prezidenta Bērziņa arī pietiekami augstas popularitātes noslēpums, manuprāt, saistās ar to, ka daudzu Latvijas iedzīvotāju acīs viņš ir gandrīz vai kā kaimiņš. Jā. Tā kaimiņš Janka, jā, vai kaimiņš tur Valoģa, jā, ir tāds, ar kuru cilvēks var sevi identificēt. Jā, viņš nav olgalvainais intelektuāls, jā, kas profesors, vai tas, kā bija Vairavīķa Freiberga, jā, viņš ir tepat no kaimiņu mājas, kaimiņu sētas. Jā. Un te arī savu plusu un savu mīnus. Šajā gadījumā viņam likās, ka principā un ir kaut kāda pamatojums par tur ekonomiskiem motīviem, ka mums nevajadzētu gluži sabojāt attiecības pilnībā ar Krieviju, jā, bet šajā gadījumā, protams, varētu pretī iebilst un teikt, kā man liekas, Benjamins Franklins kādreiz ir teicis, ka tauta, kura rūpējās pirmkārt par kārtību, bet nerūpējās par brīvību, galu galā zaudē gan vienu, gan otru. Ja? Tas arī tas jautājums, acīm redzot, mums ir vajadzīgs ekonomiskās attiecības ar Krieviju, tas mums ir ļoti svarīgs, bet ir arī principi. Es nedomāju, ka situācijā, ja būs apdraudēt mūsu neatkarība, ja? Tad tādā gadījumā mums šīs ekonomiskās attiecības būs vairs tik ļoti svarīgas.